Nu tā, pagājušajā nedēļā biju Peipusā, un šonedēļ es atkal esmu Peipusā. Pagājušos cops sapratu, ka ir jābrauc vēlreiz. Esmu atbraucis, esmu atnācis, šodien baigā migla, tur aizmugurā jābūt krastam, viņu neredz. Tur man kolēģi, sāksim borēt, sāksim meklēt, un tā jau redz, kas notiekās. 3,5 kilometri gandrīz ieiet ir. Sāksim meklēt un cerams, ka būs zivs labas. Tā nostaigājuši jau vairāk kā 2,5 stundas. Baigi šoki pagaidām vispār gāja, bet beidzot kaut ko ir izdevies atrast. Tagad tā 20 minūtes kādas ir pastrādāts tajā vietā, kaut kas ir arī jau saķerts. Tā, šitai laikam ir mazākie tagad. Šitais jau tāds smukulīts ir. Kas man te vēl ir? Vēl dažās rīši. Viena laba rauda trāpījās. Un viens jau ir ļoti tāds foršiņš. Bija vēl viens, bet to uzcēlu kaut kāds metrs līdz āliņģim palika. Nokolās. Nu neko, mēģinās. Blitku baigi švaki. Staigā līdz. Bet uz motilīti, mormišku labāk ņem. Tā, turpinās copa. Es tam mierīgi sēžu, makšķerēju, slājies te. Pievelk klātīm, ieurbjās blakus, sāk vilkt zīvis. Jāiet paskatīties, ko viņš te atļaujās. Mēs te vietu aizņēmuši. Tagad pienāk apurbēji un sāk vilkt mūsu zīves. Ar cepuri gan pazīstam izskatās. Ar cepuri gan pazīstam. O, Kaspars! Nāc, es tev pamācīšu, kā vajag. Paņem šito bišķiņu pielast kaut kur tuvāk. Paskatieties, kā vajag ķert. Tev es dzirdu aizmugurē fonā. Stāsta, ka nekas neķerās. Jā. Un tev vienkārši laid lejā un iet. Bet vienīgi maziņš pienācis klāti ļoti. Jā. Es nezinu, kas tas pa prikolu ir. Tā, skaties. Un tu jau man liekas galā jau ir. Kaspars rāda meistarklasi. Vēl nav galā, bet tūlīt tās būs. Tā. Vēl grimst. Nu. Ir redzi? Jā. Tā kā viņš ēd, tad viņš ēd. Paies malā būs. Jo arī kāds smukāks. Jā, nu pirmie bija. Bet nu 9 metri. Jā. Jāpaskatās, ko tur dīperi rāda. Tā. Dīpers tur viss ir pilns. Zivs te ir daudz apakšā. Mēs tur bakstās, bet nu kaut kāds viņš bišķi slinks. Nu tev te labi aizgājis ir. Kaut kas, jā, kaut kas te nošūpojās, vai nu jauns āliņģis, vai kas ir. Jā. Jau vairs zini, kā tagad to aktīvo nocels nost. Tā, nu ko, pamēģināšu šito, kas ir pusceļā palicis. Man viens vispār 2 metri zem ledus. Vienkārši iestājās un viss. Es galvenais lēžu lejā, negrims, domāju, kaut kur apķēries. Nē, izrādās jau. Kā uzreiz jau sāk kustēties tur viss. Jā. Ieraudzīja jau, ka kaut kas nāk. Nu, baigie šitie nacīgie viņi. Tā, tūlītēs. Man tas ekrāns tur saskrāpēts. Nē, ko normāli redz. Nu. Būs vai nebūs? Kādu brīdi jau viņiem būtu jāpieklust. Jā. Zini kā, es visu laiku saku, ka tas vienā brīdī jābeidzās ir. Nevar būt tā, ka visu laiku, zini, tev būs tāda. Šodien izteikti pienāk, dangš, izvelc vienu čupiņu. Un te viņš kaut kur paiet bišķi nostiem un te gaidi. Nu, redz, tagad arī, nu, tagad ir pauzīta viss. Jā. Netaisa parogu demonstrējumu momentāli. Viņam kaut kas te nav. Sakautrējās, jā. Nu, zini kā, filmē, mani filmē. Nē, es neiešu kadrā.
Jānomet uz zemes, jāpamēģina no zemes pacelt augšā, varbūt tās tad ir. Bet šitien apakšā redz, visa grunts ir pilna. Pilns ar zivīm ir nenormāli. Nu, ir. Bet sīks aizgāja, sīks. Jā. Varēja būt lielāks. Pēc brīža pienāks atkal rupjāks klātiem. Jā? Nu jā, tā varētu būt. Visu laiku tā. Bet es vispār nelaižu zemāk par 2 metru. Jā? 2 metru virs grunts visu laiku turu kacinu, un tad, kad nāk, tad viņš arī ņem. Bišķi tāds sīkais nolasās. Tā ir, jā. Varbūt tās, jā, zini kā. Nu šitie te jau... Tā, pagā. Ja uzliek balto, mēģināja balto? Nemēģināju. Man nemaz nav baltā līdzi. Varbūt te baltajiem. Nu, jo tev baltais strādās nākšanai, es vispār atnākšu, paņemšu no tevs balto. Skaties, tūlītās šitā izdarīsim. Es speciāli paņēmu daudz. Jā, lai nav tas motils visu laiku tik daudz jātām. Uzliks kādu balto. Es tev zeltītais kaut kas. Jā, man tikko notrūka mezgls uzsējās uz auklas. Domāju, netērēšu laiku. Jā. Vienkārši paņemšu. Nu, redz, te visu laiku tā aukla piņķerējās 9 metrus. Grūti jau. Ar 0,1 vispār te ir šausmīgi. Tagad man 0,1, tur vismaz 0,12. Jā. Ar to bišku pozitīvāk var šancēt. Tas šitais baigies, jau zini. Pēkpusā 0,1. Nav te kaut kas nav pareizi, klausies. Te jau pašā saknē 0,1 neizklausās pareizi. Jā. Kā? Ja pēkpusā jāstrādā ar 0,1, tas ir, tur, tad... Aizgāja mezglis, man liekas. Nē, nav. Domā? Kā nav. Vienīgais, kas ir... Re, kur te viens mezglis ir, jā. Nekas. Tas ir sākumā, galvenais, lai es beigām. 300 niekam. Ko? 300 niekam. Nakt. Jā. Šitas ir pašā šitajā. Jānolaiž uz zemes no sākumiem, tad jāsāk celt. Vienīgais, kas ir balto nevar jau izdriblēt, jā. Baltais viņš tik lēni planē. Jā. Ka viņam tur baigās spēle. Ar šitiem 9 metriem ar šitādu kaut kādu 3,5 mm mormišku, tas ir baigi sarežģīti. Tur vajag... Tas ir, kas šodien viņiem interesē. Man šitien te tā sudraba mormiška, tā ir kaut kādi 4,5 mm, tad ar to zini, kā tu vari vismazām ātrāk nogrimdēt. Bet atkal, aukla 0,12, un tas jau atkal kompensē, zini, to grimšanas ātrumu. 0,1, tas ir mazāku mormišku var uzlikt, tu grimst jau vienādi, jā. Vienīgais tas tā izspēle. Nu kā... Kaut kas rupjāks paņēma. Varbūt tās būs kaut kas... Makšķerīti palocīja. Bet tas pirmais, ko paņēma, tas jau vispār bija. Man arī pirmais šitien, kā atnācu, pirmais, kas uzsēdās, arī bija tāds vietīgi labs un tāds, moška. Protams, daži tādi 170, 200 un sākās mazie. Un pēc tam aiziet. Jā. Tas arī, kad mēs bijām Rannā, tieši tas pats jau bija tas variants. Tu aizēji it kā jauns āliņas, viss lielos paņem, nezinu, kāpēc pirmie lielie paņem, un pēc tam viss, un tu vari aizmirst atkal sīkie. Un tad kaut kāda pauze, un tad atkal lielais, un atkal aiziet sīkie. Un tā visu laiku. Bet es zini, kā ir. Es tagad esmu kaut kādas no pulkstenes, cik mēs esam, es esmu nogājis Dahrenā, un es nezinu, cik tagad pulkstenes vispār ir. Tagad ir 12. 12 jau ir, Haidi, un šitās ir man pirmās praktiski zivis. Nē. Nu, tad Sākumā arī. Mēs nācām uz šito pusi uzreiz, bet Torosi un visi domājām, labi, sāksim mēģināt. Mēģinājām, nekas nebija, bet tad atnācām līdz šejienai, un jā, tomēr kaut kas tur sapinās. Viss man te galīgi viss sapinās. Nu, lūk, varat paskatīties copas meistarklasu. Nu, tagad neuzkāp makšķītē man te virsū. Jā. Nu, tagad ir pienācis tas brīdis, ka tas mezgls, kas bija paredzēts 300-niekam, noliekās malā. Tas noliekās malā, un tagad jāuzsien, tad ir atpakaļ tā mormiška. Vairs nav variantu. Nē. Tagad nevar. Auklas. Kaut kas te sapinās, jā. Ļausim Kasparam sieties un copēt. Jā. Tā, nu ko, atgriežamies pie copes. Kasparu satikām. Jāpaķer zivs vēl. Noņēma Kasparam bišku balto stārpus nostīm. Un pakacinās, uzliks sviestmaizīt viņiem.
2 balti ar motilīti. Blitka ir izraustīta šodien ļoti daudz, bet blitku vispārībā ignorē, kaut kādas 6 asaras dabūja, bet tagad uz viņiem ir iestājies klusums. Un, jā, uz mormišku var izmānīt. Kaspars tur kaut kā veiksmīgāk viņas māna. Man ir tiešām ar lielu mānīšanu. Labi, varbūt jāpamaina mormiška, kaut ko savādāku. Būs jāuzliek. Zivs apakšā ir daudz. Tā ir šeit daudz. Un šodien tā biški kūtrāk viņa ēd. Bet, katru dienu jau zivs arī nevar ēst tā, ka tuk, piespieda. Šis ir labs. Šis ir labs. Pieliku balto ar motilīti un negribu pat nākt ārā šitais. Šis ir smuks. Rauda liela. Liela rauda paņēma. Tādas raudas jau arī ir patīkami. Domāju, ka asars, bet nekā rauda. Šodien arī kapitālā migla. Sēžam, ne krastu, ne malu, neko neredzam. Tik sēžam un jāiet pēc kompasa būs krastā. Kaut kas te augšā bija. Tikmēr pieskrēja vēl kaut kas no apakšas ļoti ātri klātīm. Ņemt negrib. Paņēma gan. Arī tāds svarīgs bija, bet aizgāja. Arī rauda varbūt tās bija. Bet lielākā daļa šeit apakšā mums ir asari. Raudas man ir no visiem asariem, cik 3 raudas tikai ir bijuši. Tā kā baigi viņas man neuztrauc tā. Asars te ir krietni vairāk. Tā kaut kas jau ir pienācis klātīm. Iebakstīja. Ka piespieda. Nepalika galā. Šitas gan ir maziņš. Normāls. Normāls asars likās mazāks. Nāca ārā vispār tā kā. Tas brauks uz māju. Labi, šitais gan, man liekas, ka ir galīgi maziņš. Kur tu esi? Jā, tāds. Kā varētu, bet varētu arī, nē. Tagad skatos ekrānā, 2 līnijas ir uzkrājuši jau līdz pusūdenim. Jāskatās, cik augstu viņas pacelsies. Jāsagaida 4 metru dziļumā viņas pretīm. Nāks augšā. Pazuda aizgāja. Nē. Bija pienākusi zivs, jā. Nepamanīja. Labi, nolaid jau lejā.
Lai arī kāda tāds opa šodien būtu bez zivīm, taču nepaliks te neviens. Tie, kas piestrādā, tie arī viņas ķer. Nu, kaut kas smuks stāv blakām. Ņemsi? Paņēma. Bet smukais palika uz vietas, tā kā tur bija vēl kaut kādas zivis. Paņēma ne tas, ko gribētos. Arī normāls šitais jau ir ok. Pusdienas laiks iestājies, varbūt arī nedaudz aktivizējusies tās zivis. Visādi var gadīties. Nu, stāv blakām marmiškai. Laišam lejā. Tuk. Biški nokustējās. Šitais galīgi ķīsis vai tad? Nē, maziņš. Maziņš. To es pēc tam ielaidīšu atpakaļ. Tā, nu. Atkal sīkais. Šitais smuki paņēma. Šitais arī izmērs labāks, jūt uzreiz smagāks.
O, jā. Nu, Kaspar, ir feelings, ka tiešraidē varēs iet? Vai ne? Ko? Nē, es šodien neiešu. Atkal, jā? Nu, man arī bija atkal 5 sīkie, viens smukāks. Šitam nevajadzēja būt ķīsim. Nē, šitais nav ķīsis, tas ir biškniknāks. Maziņš asars. Tā, roka visu to ķīsi, tagad auklu sapīšu. Ai, pļāviens. Tagad dabūšu auklu ārā. Kas tad tagad notikās? Te viss ir slikti. Paskatīsies, maž, ka šeit sākuši atsaukties uz blitku ir. Tā, nu nāk augšā uzreiz. Uzliku blitku. Viens uzreiz uzskrēja. Vēl nāk klātīm. Vai viņi ņems to blitku, tagad jāsaprot. O, iebakstīja. O, paņēma arī blitku tagad. Bars savācās apkārt. Var arī ar blitku ķert. Uz blitkas nekas te nenotiek. Jāturpina ir ar mormišku. Izmānīju vienu. Opa! Kas par raudu? Normāla rauda. Varēja būt asars tādā pašā izmērā un svarā. Arā. Nu labi, lai iet. Rauda jau arī garšīgi šeit ir. Tad paņēma piecirtu, domāju, ir kaut kas labs.
Nē, nu labi, ir jau ar laba rauda. Bet raudu, jā, negribējās kaut kā. Tā, šitais ir bišķi svarīgāks vēl. Nenāk augšā. Negribās forsēt, bet man liekas, ka arī rauda. Nē, asars. Asars, labs asars. Oh! Jaudīgi šitais nāca. Bet asars viss ir ar mazajām dēlītēm. Viņš sēž pie grunts. Sēž pie grunts ar dēlītēm noaudzes, bet nu, grūti viņus izkacināt šodien. Te ir tos smukos. Tā, labi, mēs copu beidzam. Tad šis ir mans gala loms. Nu, ir tādi smukāki asari, raudas lielas, dažas strāpījās. Tā kā šodien bija ar motilīti jāstrādā uz asarīšiem. Tad bez raudām pējpusē neiztikt. Kapitāls loms. Salikšu tūliņu visu maisā. Aiziešu pie Kaspara nosvēršu vēl. Tā, nu kas mums tagad te būs? Uzkabinam. Un tikai asari ir 4,5 kg, 4,6. 4,6 kg? Jā. Baigi labi. Forši. Neslikti, jā. Kā tā. Nu tā, diena beigusies. Brienam jau uz krastu. Tagad pats sarežģītākais ar visām zivīm tikt pāri torusiem. Tā, tagad pats trakākā pārgājiena daļa. Šitiem trakajiem torusiem jātiek pāri ar visiem 6 kilogramiem zivju, kas vēl saķerta. Torusi te ir baigie šogad. Nu, šogad pat nav varbūt tik traki, bet nu, šodien, kas jāpāriet.